Sveicināta, mīļā interneta draudzene, un tiešām prieks ir atkal jūs visus redzēt. Un gribētu šodien parunāt par to, ka Dievs ir tāds kā treneris. Un mēs, kad braucām uz šejienu uz Skotiju, mēs paņēmām līdzi vienu svara bumbu, 16 kg. Viņa bija smaga, un Dievs rādīja vienkārši savu svēto garu, kā ar viņu var darboties, operēt un tādā stilā. Tā mēs darbojāmies ar mācītāju, viss bija ļoti jauki un brīnišķīgi. Svara bumba palika pa vieglu, tad Dievs rādīja citus vingrinājumus ar viņu. Pēc tam, kā jau jūs redzējāt, parādījās jaunais kakla trenažieris. Un, zini, ja tu trenējies un esi darbībā, Dievs vienmēr redz. Un viņš redz, vai tev vajag palielināt slodzi vai nevajag. Un katrā gadījumā Dievs tas, kas palielina slodzi. Un šoreiz mēs gribam nodemonstrēt vienu citu trenažieri. Halleluja! Ups! Tā. Tas ir brīnišķīgais trenažieris. Tā kā galvenais neapstājieties, ja jūs esat kustībā, Dievs vienmēr palielinās slodzi. Neapstājieties, kustieties Jēzus Kristus vārdā uz priekšu. Uz debes tēviņu, lai Dievs jums svētī.